Visiem sveicināti, mani sauc Kaspars Go, un šodien mēs spēlēsim jaunu daļu Strejam. Un iepriekšējā sērijā mēs gājām cauri kanalizāciju un tikām šitajā te skudru ciematā. Nezinu, kāpēc īsti viņu sauc skudru ciemats, varbūt tāpēc, kad skudru ciemats tā kā uz visu šito kanalizāciju vai kaut kas tāds. Es jau godīgi nezinu. Un iepriekšējā sērijā mēs dabujām šitādu sarkanu piekariņu. Ne piekariņu, piekariņu un no šitā te robota malo. Un mūsu nākošā misija ir atrast Klementīnu. Šitā mums ir adrese viņas mājai, laikam sanāk. Un mums ir jāiet augstāk, un tur ir Midtowns. Un tagad es nezinu, laikam mums ir jāiet šitan augšā. Jo citur nekur nav eja, kur iet. Tāpēc mēs iesim uz šajien. Neaizmirstiet uzliekt laiku un abonēt kanālu. Jā. Tā. Mums šitā laikam jāiet sanāk. Kas interesanti tālāk būs? Laikam sanāk Midtowns. Tā, mēs esam kaut kādā dīvainā vietā. Tā, mēs te varam kaut ko izmantot, bet te nekas nedarbojas. Labi. Mums jāiet tālāk. Kas te ir? Pazemes metro? Sanāk, izskatās. Apskaties, šis ir pazemes stacija. Man bija pilnīgi, es biju pilnīgi aizmirsts par šitādu transportu. Tu varēji aizbraukt visur pilsētā. Cilvēki ar šito brauc uz darbu un brauc visādās citās vietās. Katru rītu pēc teikšanas atā manai ģimenei no mājas. Es atceros, es biju to darījis priekš viņiem, bet viņi tagad ir prom. Tas bija ļoti ilgu laiku atpakaļ. Viņi gribēja ieraudzīt outsaidu, bet vai tas tagad pat ir vajadzīgs? Kas notika ar viņiem un kas notika ar visiem? Vienalga, mēs esam ļoti tuvu Midtownam. Tagad davai atradīsim Klementīnu. Mums ir bilde ar viņu. Mēs to varam kādam pamarādīt, kompaņoņam apkārt viņam. Varbūt viņi parādīs vajadzīgo vietu, kur viņu meklēt. Tā. Mums ir jau 70%. Tas ir ļoti daudz. Bet, es domāju, ka mēs sasniegsim 100% noteikti. Vismaz man tā liekas. Varbūt nē, es nezinu. Tā, te ir Midtowns, ja? Opā. Sveiki.
Mēms. Labi, vienalga. Te ir tik daudz grāmatas šeit. Testa noslēpums, ētika par artefaktiem. Es atceros dažu no šitiem. Vai man bija bibliotēka? Es atceros, nekas nebija tāds labāks kā smarža no grāmatām un vienkārši lasīt un pa lapusēm. Tas bija, tā sajūta bija komforts. Grāmata bija kā ar kādu pavadīts laiks. 74 jau. Es jau 2. Tā ir vienkārši mūzika. Ledoks, viņš ir mēms. Ar viņu nav jēgas runāties. Tāpat mums neko neteiks. Midtowns. Es redzēju, kas notiek. Tur kaut kāds drons dīvains. Go? Tā. Es jau tev teicu 5 reizes, Džoš. Tu nevari skriet apkārt. Tas ir bīstami. Hei, tu pirmā reize tev redzu tādu robotu. Tu esi tik pūkains. Es neesmu robots, esmu kaķis pirmkārt. Tā ir tā meitene, kura ir meklēšanā, vai ne? Tev vajadzētu parunāt ar kādu citu. Esmu pārāk aizņemts ar Džošu, lai zinātu kaut ko citu. Tā, izmeklē. Klementīne, Outsiders, lūdzu sakiet, ja ir kaut kādas ziņas. Skaidrs, tātad Klementīnu visi. Neuztraucies par atkritumiem, nekā korporācija par visu parūpēsies. Es tā laikam izskatās, ka Klementīna, viņa ir vai nu kaut kāds bandīts, ja nu viņa ir izmeklēšanā. Es tā vismaz domāju, es nezinu. Tā. Lūdzu, parādiet savu identitāti. Ieklausiet mums, vai jūs būsiet cietumā. Un mēs pārprogrammēsim jūs. Ak, Dievs, tik traki. Ko viņš tādu izdarīja? Lūdzu, atstāj mani vienu. Es neesmu tas, kas tev jāmeklē. Bet, ja tu skaties par Klementīnu, viņa noteikti slēpjas rezidencē. Tad tu tagad pateici visu to informāciju manā priekšā, un te vēl esi policists, kas viņu noteikti meklē. Ģēnijs. Viņš reāli izstāstīja policistu priekšā. Ok. Sveiki. Ar tevi var parunāties? Uj. Tu vari paklupties. Tu vari paklupt reāli? Interesanti. Forši. Tā, kas te ir? Te arī nekā nav. Labi, vienalga.
te augšā var tikt kaut kā? Opa, čau. Vai tu dzirdēji to pirms tam? To notiku. Pilsēta dzenās man pakaļ. Viņa kaut ko tur dara. Labi. Es varu to paglaudīties. Kāpēc tu raudi? Tev nepatīk? Kāpēc tev nepatīk, kad es tev... Kāpēc tev... Katru dienu nekā korporācija dara ļoti vajadzīgu darbu, bet ne priekš manis. Klementīna? Klementīna. Jā, es esmu satiecies ar viņu, bet viņa tagad ir meklēšanā. Viņa bija saldēta. Ko? Bet viņa tagad ir meklēšanā persona tagad. Un bet viņa tagad vairs nav. Bet viņa tagad ir pārāk smaga par mani. Tu sadzirdēji to pili? Labi, vienalga. Tas kaut kāds dīvains, Rāli. Kaut ko saka par... Priekš kā viņš saka par kaut kādiem tenu pilieniem vai kaut kāda noteka, es nezinu, par ko viņš... Tā, Midtowns, lieliski. Midtowns. Skaidrs. Vajag rēģē. Viņš vienkārši tāds paskatās un... Tu pilnīgi neesi pat priecīgs. Labi. Rīt, ja es samainīšu manu roku ar citu roku, robotisku, un nākošo dienu, nākošo roku, un tā manu visu ķermeni, un kamēr es salikšu visas manas detaļas un apgrietošu manu atmiņu, vai es būšu tas pats robots, ar kuru tu tagad runā? Hei, ko tu tagad man rādi tagad? Ļoti daudz cilvēku, kurus es nezinu. Es domāju, viņi kaut kur dzīvo masīvajos būvēs. Uzbūvēt kaut kur aptaunē. Un ko tev vajadzētu ar to? Kāpēc viņam vajadzētu zināt, kad viņš samaina visu savu ķermeni, vai tas ir dīvaini? Pirmie divi roboti jau ir dīvaini. Vot pirmais tas, kurš tur... kurš tas bija? Neatceros. Jā, tas, kurš nerunāja. Sveiks. Hei, es vairs nestrādāju. Tiksimies nākošreiz. Labi, mīļā, bet... Bet uzmanies no sargiem. Viņi var tevi arestēt ļoti ātri. Pat nenosliktas lietas.
Neuztraucies par mani. Mani visu foršu. Skēras. Tā, Midtowns. Liela pilsēta. Atkal būs. Jāizmeklē viss. Gerais. Neko korporācijā mēs strādājam visu laiku. Ļoti ilgi. Un mēs aizsūtam to apakšā. Kur viņi ir aizsūtīti uz apstrādi. Skērs. Apakšā tas bija kaut kāds laiciņš, kur mums bija jaunumi no viņiem. Skaidrs. Šis pārdevējs pārdeva man brāķētu bateriju šodien. Un tagad viņš izliekas, ka man nedzird visu laiku. Un es cenšos pārbļot viņu. Ja tas nebūtu sargs patruļs, labi, kurš tur guļ? Kāpēc tu guli? Viņa baterija beigusies. Ar robotiem vai tev var baterija? Nu vispār var. Bet tad jautājums. Ja viņam baterija ir nu jā, viņi ir tā grabāšas liels viens. Jā, tad saprotams. Te jauns. 2458 EDOC. Un? Man tas īsti neko neizsaka. Opā. Pagā, varlais? Kas tur bija? 2458. 2458. 2458. 2, 4, 5, 8. Nav pareizi. Kāds tad ir kods? Vajag paskatīties labāk. 2, 4, 5, 8, EDOC. Varbūt EDOC arī kaut ko nozīmē. Varbūt atkal kaut kas ar pulksteni saistīts. 3, 8. 3, 8, 5, 8. Es nezinu. 3, 8, 5, 8. 5, 8, 3, 8. Baigi dīvaini un interesanti. Bet noteikti tajā seifā kaut kas ir. Tā. 2, 4, 5, 8. 5, 8, 2, 4. Davai. 5, 8, 2, 4. Ja? 5, 8, jā, 5, 8, 2, 4. 5, 8, 2, 4. Nē, diez vai. Kāpēc? Kur ir knifs? Labi, pēc tam pārbaudīšu. Redzēšanos. Tā, turas bijis. Ejam tālāk. Opā. Klubs ir slēgts, pazūd. O, jā, kas to ir policija? Visi skatās no viņa. Es nelaidu viņu šeit, ja tas bija, ko tu gribēji zināt. Skaidrs. Labi.
Es esmu aizņemts, ko tev vajag? Noņem to. Kaut kāds tu dīvains esi. Kāpēc viss šajā pilsētā ir tik dīvaini? Sākot no robota, kurš domā, kurš grib pārmainīt savus detaļas, beidzot ar robotu, kurš negrib runāt vai dusmojas. Labi, pieņemsim. Sveiki. Tu biji tajā pilsētā pirms tam. Man bija draugs Fifi. Es viņu neredzēju jau gadus. Fifi? Es neatceros tādu robotu. Tur bija daudzi Momo un visu. Es neatceros godīgi. Nu un vēl barmens. Eliots. Eliots, jā. Eliots. Nezinu, kas tu vēl. Skaidrs, te nekā. Normāli. Ka man jāiet apakšā. Tagad, labi, iesim tagad šitien. Atkal. Man kādreiz bija savs bārs, bet to nojaucu no šēns. Kamēr man bija uzgrieznis celī, un tagad tas ir aizvērts. Dīvaini. Pat ja šīs čalis man drusku apnīk, viņš ir mans vienīgais apkalpotājs. Bet skaties un neaizbaidi viņu. Labi? Labi. Es nevaru tev kaut ko parādīt. Nē, nevaru. O, tev? Nevaru. Vai tagad nav forši? Tik atpūties un nekas slikts nevar ar mums notikt. Smaidi. Smaidi. Vat tas ir kaut kas tāds, ko es pirmo reizi redzu. Te ir pilnīgi kā Tokijas pilsēta vai kaut kas tāds tam līdzīgs, nezinu. Tā. Vēl vienas bumbiņas. Sveiki. Es gribēju uzlādēt aimbotu, lai būtu labāk šajā spēlē, bet uzaudzēju kaut kādu sliktu kaut ko. Es neesmu pārliecināta, bet viss izskatās tagad ļoti interesanti. Nu jā. Kas tu esi? Džezams. Es uztaisīju dažādas spēles, bet tagad eksistē. Bet es nevaru izdarīt tā, lai viena no viņiem strādā. Es neesmu skatījuši to visu bildi šeit. Es redzēšu to meiteni pirms tam, es domāju. Viņa skatījās par informāciju par ļoti vecām mašīnām, ļoti dīvaini. Hakere? Interesanti. Bet Eliots jau arī bija hakeris no vienas puses. Es nezinu, Tonin, bet man patīk daudz kas.
forša bilde. Es redzēšu šo meiteni pirms tam, es domāju. Nu, viņš to pašu sakurs. Vecais bārmens tāpat arī izdarīja. Viņa vārds Džonijs. Kas tas būtu šodien, mazais? Mūsu pasaule šķiet ļoti gigantiska no tādām maziņām atstiņām. Es gribētu arī būt tāda maziņa, un tad es varētu apceļot visas slepenās vietas. Jā. Tā, kas to ir? Tonins. Tas ir. Mans mīļākais dzēriens ir eļļa. Kāds tavs memots? Nu. Ar tevi es varu parunāties? Nē, tu vienkārši smaidi. Nesmaidi tālāk. Tā, te neviena nav. Ejam tālāk. Jā. Šitiem es runājos. Kur vēl? Kam tu māja kamerai? Hei, stulbeni. Mēs arī tevi varam redzēt. Ak, Dievs. Dzīve ir garlaicīga, kamēr sargi ielika kameras rezidencē. Paņem kaseti. Hei, šitie kasets ir mūsu. Vai tu saproti, ka tās nevar nozagt? Nu, es tās negribēju nozagt, es pat ar tevi nevarēju parunāties. Tāpēc vienkārši tā interesējos. Es tev iedotu vienu, bet tev vajadzētu kaut ko izdarīt par Dženmu, Miko un mani. Sargi uzstādiet 3 kameras, kuras mūs vēro. Raku viena. Kur otra? Kur trešā? Kur otrā? Kur trešā? Kur trešā? Labi, atradīsim. Mums tas viss nepatīk. Vai tu varēsi viņus noņemt visus? Jā, labi. Protams. Līne, ko tu domā, ka tu aizmirsi cilvēka uzrakstu? Es izdarīju veselu nedēļu, lai gatavotu šīs sesijai. Piedod, es aizmirsu, kuras to noliku. Pinu. Bet davai kaut spēlēsim vienalga. Es iešu un uz to alu aiziet. Varu pieklauvēt. Kas tā pa skaņu? Es ieļoju visas durvis pēdējo mēnesi.
Kāpēc visi šie roboti, kur atrodas, viņi ir tik noslēpumā, un es gribu iekšā. Ielaidiet man iekšā. Nē. Labi. Y. Opa, kas tu esi? Čau. Kas tu esi tāds? Četrkājains dara ļoti mīļas skaņas, man patīk šis koncepts. Tur ir adrese aizmugurā. Tas ir tā kā šitan. Šitan? Pagaid, stop. Klementīnas Baltazars. Viņš pateica, lai mēs aizrādam, viņa raucēja arī. Tur aizmugurā ir simboli. Uzrakstīt aizmugurā uz bildes. Tūlīt. Zaļš un sarkans. Zaļš. Es sapratu. Tā pagaid. Zaļš 3, sarkans 5. Kur 3 un sarkans, znači 5. Kur ir 5? Reku 5. Tik viegli atradām viņu. Pat maz nevajadzēja pūloties. Nu, labi. Tu nebiedē. Nebiedē. Mani tā. Es domāju, ka tu esi vienalga. Kas tu esi? Kaķis. Ko tev vajag? Pagaidi. Baltazārs beidzot izdomāja kādu aizsūtīt. Es domāju, tu esi mans jaunais rekruits. Tu arī neesi tik liels. Kā tu pat tiki cauri kanalizācijai? Izskatās, ka tu varbūt esi izveicīgs. Es meklēju izēju uz outside, bet, kad es pametu skudru ciematu, sargi vienmēr man izskatījās. Tagad, kad tu šitani, tu vari palīdzēt man, seko man. Tātad viņa visu laiku šeit slēpās dēļ tā, kad viņa ir no skudru ciemata, viņa ir iedzīvotājs, un viņa slēpjas šeit. Viņa, sargi viņu meklē, jo viņa ir, iegājusi citā zonā, vai kas, es nesaprotu. Baigi dīvaini. Es skatos par plānu, par šito veco vilcienu stāciju. Priekš tagad. Man ir atslēgas, ar kuru sākt. Viss, ko man vajag, ir atomu baterija, lai to izdarītu. Bet es zinu, neko korporācija ir viena. Viņa ir tieši iekšā rūpnīcā. Un kā man tikt tur? Man ir kontakts, kurš var palīdzēt mums iefiltrēties tur. Es nezinu viņu vārdu. Viņš ir robots ar bombera jaku un zelta kaklarotu. Parādi šito ziņu viņam.
Kāds ļoti maziņš un ātrs, kā tu vari ļoti labi ienākt iekšā rūpnīcā. Pēdējā lieta. Nemēģini nevienam teikt pēc palīdzības. Pilsēta ir pilna ar informāciju. Turies pa gabalu no sargiem. Skaidrs, misija pieņemta. Tā, man liekam, vajadzēja šitam palīdzēt kameru. Nu, jā. Te ir tikai 2 redzu. Labi, es esmu palīdzēt, es tā sapratu. Tā. Viņas 2. stāvā sanāk, ja? Varbūt. Tā. Re, kur viena? Tā. -1 kamera. Tā, kur ir 2? Kur? Un kur ir 3? Tajā pusē. Nē, te nav. Kur ir kamera? Vēl viena. Tu redz tās 3 kameras? Vienu iznīcināja, 2 arī, un kur 3? Kur 3? Tur. Skaidrs. Tur. Neredzēju viņu. Viņa tik tālu izrādās ir. Atrodas. Ļoti slikti var pamanīt to kameru. -3. Tā, tagad es varu aiziet pie viņiem, un viņi man iedos kaseti. Tā es ar viņiem runāju. Malic, es nedomāju, ka tu to izdarīsi. Paņem savu balvu, tu to esi nopelnījis. Skaidrs, paldies. Tā, labi. Tā. Aha. Tā, mums vajag bombera kurtka un... Paga, jāparāda 12. Tātad šitas te čalis grib palīdzēt Klementīnai. Davai atradīsim viņu un... Atcerēs, robots ģērbs bombera jakā un viņam ir zelta kaklarota. Kāda ir bombera jaka? Kas ir? Neviens nevar iet veikalā, kamēr tas ir iekārtots. Labi. Un apskaties, kā... Nē, tas būs ilgi. Tā.
Šitas ir pats labākais veikals Midtaunā, bet pārdevējs ir ļoti, nezinu. Kur pārdevējs? Kur pārdevējs? Sveiki. Vai tu esi viens no tiem pankiem, kuri klausās to skaļo mūziku visu laiku? Nē, es teicu neko un nemaz nedomāju kaut kādu skaņas izdos. Neprasu par kredītu. Nu, labi. Mēs varam nozagt džaketi priekš kam? Es nedomāju, ka tas būs labi, tāpēc, ka viņš var ieraudzīt. Varbūt. Varbūt nē. Es nezinu. Tā, kur bija tas čalis ar to kodu? Jā, rekur. Es tak apsolīju viņu apskatīt to kodu. Rekur. Es nezinu. Es pat īsti... Es tagad domāju, kā šo kodu atrisināt. 2, 4, 5, 8. Nē. 5, 8, 4, 5, 8, 2, 4 nav. Un tur ir 4, 3. 4, 3, 5, 8 arī nedarbojas. Un 5, 8, 4, 3 arī nedarbojas. Tad varbūt 2, 4. 2, 4. Nē, tur 4, 8. 4, 8, 2, 4 vai 4, 8, 5, 4. 4, 8. 4, 8, 5, 4 vai 2, 4, 4, 8. Nē? A, kas tad? Kā to dabūt gatavu? 2, 0, 4, 9, 3, 5, 1, 9. Nē, tas nav tas. Edok. Kas ir edok? Edok. Varbūt tas ir kaut kāds vārds, kur var izveidot no tiem cipariem. Piemēram, Varbūt tas ir šifrs, varbūt. Varbūt ir kaut kā burts ar ciparu. Nē, izvēr. 2, 4, 5, 8, EDOC. EDOC. Es nezinu. Tā kā... Kas? EDOC 2, 4, 5, 8. Nu. Varbūt tas ir... Nē. Vai jā? Tas ir CODE 8, 5, 4, 2. Tas ir kods uzrakstīts angļu valodā. Tas ir 8, 5, 4, 2. Skaidrs. Tik viegli un es nesapratu. Tā, pagad kā?
Bet vēlreiz paskatāmies. 8, 5, 4, 2. Labi. Astoņi, 5, 4, 2. O, jā. Beidzot. O! Piekariņš. Kaķu piekariņš. Labi. Labi. Es eju prom no šodienas. Tā. Man vajag atrast čali, kurš ir bombera kurtkā un zeltā. Šitajā te tu runā, tu nerunā. Šis runā. Bet Klementīna teica, lai es nerādu īsti. Klubs aizslēgts. Ej prom. Es tev parādīšu. Kas tas? Es nezinu, ko viņš saka. Kas tas vispār ir tas? Vienalga. Jāna kā kaklarota. Te ir kaklarota. Tu esi kurtkā. Var pamēģināt. Tāpēc ne. Jā, tas ir blazers. Viņš ir regulārs. Es vienkārši redzēju, kad viņš ir aiz mana veikala, vienkārši ko nedara. Reāli? Aiz tava veikala. Otrā pusē, kas ir? Tas varētu būt viņš. Es, protams, nezinu. Bomberis. Un viņam ir zelta kaklarot. Tas ir... Bet varbūt, jā, viņš ir kurtkā un viņam ir... Kur tu dabūji to? Tu esi mans... Tu esi tas outsiders, mans kontakts. Ļauj man izskaidrot par atomisko bateriju. Baterija ir neko korpā. Šitie te... Un tagad viņa ir pa visu vietu. Un viņa ļoti labi apsargā. Viņi apskata visas personas, kuras tur ienāk. Un kuras apskatās uz to pusi. Visus tos, kuri nav strādātāji. Te ir ideja. Iedomā darba džaketu un darba cepuri. Kad es dabūšu šeit visu, es stāvēšu, kamēr un skatīšos, kad ieiet un gaidīšu labāko brīdi. Tā. Labi. Mūsu uzdevums tagad ir dabūt viņam džaketi un cepuri. Jā. Un tas ir mitāns. Mēs esam mitānās. Un izskatās, ka šis sanāk ir viss. Un mēs tagad esam mitānā. Un nākošajā sērijā mēs
meklēsim džeketi un cepuri. Neaizmirstiet likt laiku un abonēt kanālu. Visiem atā!